Sveiki, dārgie draugi! Varētu gribēties pateikt. Bet kādi jūs man draugi? Es nemaz nezinu, kas man šito redzēs. Būs varbūt pavisam nepazīstami cilvēki. Bet sākšu savu kanālu ar to, ka mazliet par draugiem. Ir tas teiciens labāk 100 draugu nekā 100 latu. Dažreiz tā šķiet. Un galvenokārt tad, kad draugi, jeb varbūt drīzāk viņus varētu saukt par paziņām, var izpalīdzēt ar kaut kādām lietām, jo viņi katrs kaut ko zina, katram ir kaut kādas zināšanas, kaut kādas iespējas, kaut kur viņš strādā, kaut kādi sakari, un reizēm viņi var izpalīdzēt. Un tad šķiet, ka šis teiciens pilnībā atbilst patiesībai. Bet gribētu teikt, ka vēl svarīgāk būtu atrast draugu vai draugus, ideālā gadījumā, protams, draugus, ar kuriem kopā var atbrīvoties pilnībā. Nestresot, nemēģināt izlikties, nemēģināt censties izrādīties labākam nekā tu esi, bet pilnībā atbrīvoties un būt pašam sev. Tie ir tie īstie draugi, kas mums ir vajadzīgi. Tad novēlu nevis daudz draugus, bet īstus draugus.